Zemapziņa glabā 95% no visas informācijas un no visas tavas personības un no visa tā, kas tu esi. 5% ir tikai tas, ko tu ar apziņu vispār kaut ko var noteikt un izvēlēties. Pārējo visu vada zemapziņa, kas nozīmē, ka tie ir tā kā cietais disks, jā, kas viss glabājās arī, reāli mūsu ķermenis ir tas cietais disks, kurā visa zemapziņas informācija glabājās. Zemapziņa pārvalda visu to gramošanas procesu, visu to elpo, visu tos ķermeniskās darbības. Zemapziņa tā, kas visu to pārvalda un kur izvēlās, kurā brīdī tev vēders iziet, neiziet, kas notiek tā tālāk. Un to visu nosaka zemapziņas programmas. Un tās programmas, lielāko daļu visas programmas mūsos salādējās iekšā līdz 7 gadiem. Bērns pirmos 2 gadus, 1. un 2. gadā viņš ir delta smadzeņu viļņu stāvoklī, kur tu vienkārši pilnībā uzņem tikai informāciju un neko vispār nesaprot. Tad pēc tam tālāk no 3 līdz 7 gadiem viņš ir theta veives stāvoklī, kas ir vienkārši tāds hipnozes stāvoklis. Principā bērns līdz 7 gadiem ir vienkārši hipnozes stāvoklī, kur viņš visu laiku, viņš ir atvērts ieteikumiem un iegalvojumiem. Viss, kas viņam principā tiek pateikts, tur nav nekāda filtra, nav nekā kritiskais faktors vispār nav izveidojies vēl starp zemapziņu un apziņu. Līdz ar to visu, ko tu bērnam saki līdz 7 gadiem, tas vienkārši pat taisno krīt iekšā zemapziņā, kā programma, kā pārliecība, kā ticība, kā jebkas. Un tas interesantākais ir tas, ka no pieaugušo skatu punkta mēs gan neviens neko baigi daudz neatceramies no tā laika, kas līdz 7 gadiem varbūt kaut kāds pāris tāds superspilgtos notikumus, bet principā vairāk neko. Līdz ar to tikpat labi tev varēja kaimiņš vienkārši katru dienu stāstīt, kad tu esi vīrietis, piemēram, man varēja stāstīt, kas ir džeks, un tad es nesaprotu, kāpēc grib mainīt dzimumu. Un visu laiku jūtos, ka es neesmu tā kā īstajā ķermenī, tāpēc, ka īstenībā man vienkārši kaimiņš programmēja, līdz 7 gadiem visu laiku teica, ka es esmu puika, nevis meitene vai kaut tam līdzīgi, tādā super primitīvā līmenī. Bet vienkārši visas tās lietas tev tur vienkārši, mēs pat nenojaušam, kas ir tas viss, visas tās programmas, kas ir savāktas, visu vaibu, apkārtējo vidi, visas sajūtas, visas vecāku emocijas, vecāku pārliecības, vecāku domas, skolas, visu, līdz 7 gadiem no skola, bet, respektīvi, visu tā vidi, kurā tu tuvākajā apkārt esi, viņi vienkārši tā kā sūkus, visu to sasūc iekšā. Un tad pēc tam tālāk staigā ar tādu pilnu mugursomu vienkārši ar programmām, pat nenojaušot, ka tev tāds vispār ir. Un, protams, ļoti daudz no tām ir, vajadzīgas, noderīgas, labas, nezinu, kā vienkārši, kā ielikt karotu mutē un kā aiziet uz tualeti un tā tālāk varbūt varētu būt noderīgi, bet ļoti daudz ir limitējošas, nevajadzīgas, absolūti negatīvu domāšanu un pārliecību par sevi radošas, noniecinošas, vēl visādas, kas ir saistīts arī ar laikmetiem, kādā katrs ir dzīves un par to, kāda bija valsts iekārta un kāds vispār bija kopējais vibes pasaulē un tajā, kurā tu uzaug un tā tālāk. Un tad tu gribi tur kaut kādā vecumā sākt normāli izpausties un būt, darīt to, kas tev iekšā te kaut kur sirdsbalss, uz ko tev aicina. Kas tur ir? Es pilnībā saprotu, ko tu runā. Man čoms ieprogrammējuši jau klīnijas vecrīgā. Jā. Labs arī. Bet tāpēc ir tie arī senos laikos jau tie teicieni, ja iedam man bērnu līdz 7 gadiem, es tev, pat uztaisīšu viņu par jebko. Tāpēc, kad vienkārši tu vari, ir taču tie trakie kaut kādi varianti, kur kaut kādās tur, kas tur bijis, tur ir dokumentāla filma kaut kad skatījos, kur kaut kādā tur Krievijas sāģā, kur tur, bērns bija kopā ar suņiem pie ķēdes piesiets, un viņš reāli tā kā suns uzvedās un vienkārši ej un tā tālāk. Tu vari jebko ieprogrammēt, tāpēc ir tā, ka melnādainais vai ķīnietis var piedzimt, tikt adoptēts vai piedzimt Latvijā un runāt tekoši latviski, vai latvietis var piedzimt Ķīnā un runāt perfekti ķīniski, Tev vienkārši visu to ieprogrammē, absolūti. Un tad pēc no 7 līdz 12 gadiem ir jau varās cietas portāls, bet tāpatās vēl daudz ko tur var saprogrammēt, un tā kā vēl arī vieglāk viss iet iekšā, un tad jau viss tad ir kritiskais faktors, tāda siena izveidojās starp tiem 5% apziņu un tiem 95% zemapziņas. Un tad vienīgais veids, kā tu vari savā zemapziņā kaut ko dabūt iekšā, ir caur nenormālu darbu un atkārtošanu. Līdz ar to sanāk, ka bērnībā tu vari iemācīties valodu vienkārši esot te vidē, kur apkārt tā valoda ir, un tu vienkārši viņu māki, pēc tam vēlāk jau
Tev tur jāmācās tā valoda normāli ilgi un jākaļ iekšā, lai tev vispār viņi iet prātā un galvā. Klavieres tu vari tur iemācīties normāli ātri, tur 3 gados, 4, 5 vienkārši perfekti, ka tu vairs nekad mūžā neaizmirsīsi, kā spēlēt klavieres. 30 gados tu pirmoreiz apsēdīsies pie klavieriem, tev vienkārši būs vienkārši what is going on, vienkārši tie pirksti vispār neko nesapratīs, kas viņiem jādara, un tev aizņems nenormāli ilgu laiku, vienkārši tā, un tad vienkārši ilgstoši atkārtojot ar lielu piepūli, beigās tu tādā veidā ar to kritisko faktoru iedzen iekšā kaut kādu jaunu informāciju. Un tad pēc tam jau tālāk viņi aiziet visas tās lietas, ko mēs darām autopilotā. Piemēram, braukt ar mašīnu iemācamies, ja tas prasa laiku, tā koordinācija sākumā vienkārši, kas tur notiek, tur nenormāli daudz lietas vienlaicīgi jādara. Un tad pēc tam jau, kad tu māki ar mašīnu braukt, tu jau vairs nedomā, tavas visas darbības notiek automātiski, tāpēc, kad viņi ir visa tā informācija jau ir iedaunlodēta iekšā zemapziņā, un nu jau pēc stūres sēžās un brauc zemapziņu principā. Jā, tu ar prātu tur var vispār aiziet domās savās kaut kādās, un tur no Rīgas līdz Liepājai aizbraukt, vispār neatcerieties, kā tu tur nonāci, bet tavs ķermenis vienkārši automātiski aizbrauca. Tāpēc, ka tas jau ir zemapziņā iekšā, un zemapziņa māk braukt ar mašīnu, tas ir jau droši. Un tāpēc, kad apziņa tie 5%, viņi nespēja tik galā ar tik daudz uzdevumiem vienlaicīgi. Tāpēc bērns sākumā, kad viņš ir maziņš, viņš tur neredz, nesaprot, nevar tur nav koordinācija, nevar pastaigāt, piecelties, veļās, viss krīt, vēl kaut kas tā tālāk, tāpēc, kad zemapziņa mācās, kā pārvaldīt to ķermeni vispār un visu. Un ja nebūtu tas zemapziņas cietais disks, kurš reāli uztur visu to informāciju tevī, lai tu varētu operēt, tev vienkārši katra sekunde būtu nenormāli challenging, jo tev būtu jāapstrādā tā kā tā apziņas daļai, kura nav spējīga apstrādāt tik nenormāli daudz informācijas vienlaicīgi, ja, no jauna. Viņi vienkārši būtu visu laiku kārtos augšā, un tas tā kā, datoram procesors, ja nevēl, ka tu vienkārši piespied vienreiz ar peli kaut kādu klikšķi, viņš uzkarās atkal, un tad pusstundu gaida, kad viņš tā kā tiek ar vienu darbību galā, un tad atkal uzspied nākošo pogu, un viņš atkal uzkarās, jā. Un lai tā nebūtu, tad respektīvi, tad zemapziņa uztur lielāko daļu visas tās lietas, lai viņas nav atkal un atkal no jauna jāatkārto. Kas ir forši, tas ir palīdzoši rīks, lai mēs varētu te operēt, bet tas nozīmē, ka tur reāli ir, tur glabājas viss iekšā, gan labais, gan netik varbūt labais vai noderīgais. Un tāpēc, ka ir tas kritiskais faktors, viņu var apiet, tā vienkāršā versijā tikai vienīgi ar nenormāli daudz atkārtošanu un drausmīgi lielu darbu. Tas ir tas, kas padara to, ko mēs ar Edvardu šodien runājām, ja, par garīgo praksi un prāta treniņu un tā tālāk un disciplīnu. Tas ir tas, kas prasa to nenormāli lielo piepūli, tāpēc, ka zemapziņa grib iet autopilotā. Un ja tu esi ieprogrammēts darīt lietas vienā veidā, tā kā tas klasiskais, ka tev ieradumam ir liels spēks, ja, tu esi ieprogrammēts darīt lietas vienā veidā, viņa negrib mainīties, viņa darīs visu iespējamo, lai tu nemainītos, jo zemapziņas uzdevums ir tā kā turpināt, atkārtot to, kas viņā ir ielikts, un dzelžēni pie tā turēties un to nemainīt. Jo, tu, piemēram, iemācies braukt ar mašīnu, un ja būtu tik viegli, ja zemapziņa nebūtu tik stingra savā uzstādījumā, tad vienkārši tu iemācies braukt ar mašīnu, un tad tu piesēdies pie stūres, un pēkšņi šodien zemapziņa izdomāja aizmirt, kā braukt ar mašīnu. Un tu vienkārši vispār nevar sev uzticēties nekam. Jā. Līdz ar to viss, kas glabājas no zemapziņā, to izmainīt ir ļoti grūti. Tas prasa vai nenormāli lielu piepūli, ilgu darbu, smagu un daudz atkārtošanu, repetīciju, lai vispār kaut ko izmainītu. Vai tad otrs variants ir, tas ir, ko es notarbojos, ir apējot kritisko faktoru un noņemot to, kā lai saka, to aizsarga joslu starp apziņu un zemapziņu, mēs varam tikt iekšā zemapziņā pa taisno iekšā tāpatās, atvērt viņu vaļā tāpat, kā viņi bija mums vaļā pirmos 7 gadus no mūsu dzīves, un paskatīties, kas tur pa miskast ir un kas ir tās programmas, kuras mums ir jāizņem ārā, kuras mums nevajag. Šito nē, fuj, šits nedara, šits traucē. Un, respektīvi, viņu iztīrīt un ielikt un atstāt tikai to, ko tev vajag. To mēs darām zemapziņas klīnikā. Edvards laikam jau ierakstīja, kam interesē vairāk, kas grib apskatīties, kas ir tie spieķi un tie trakās lietas, kas katram no jums traucē savā zemapziņas šitajā visā uzstādījumā. Tad klīnikā konsultācijas laikā mēs varam atrast, pats var ieraudzīt to visu, tas nav, kas tur kaut ko pasaka, tur vienkārši pats to visu ierauga, sajūtas, saprot, un tad ir ļoti liela skaidrība jau parādās, un tā, kad jā.